Un kura no viņa visām 37 lugām? Lozēsim. Man kā reiz paķeršās līdz apos nekāda sakritība. Nu jā. Romeo un Džulieta. Karalis līris. Omlete. Tu... Labi. Hamlets. Jā. Nevajag traģēdijas, sauciet komēdijas. Spītnieces savaldīšana. Liela brēka, maza vilna. Jautrās vidoriem. Jā. 12. nakts. Ko? Nu, 12. nakts. 12. Nu? Kur tu liksies? Ko? Kas tagad? Ejam, kur jūs Kurien? Lozēt. Lozēt. Ko es nevaram lozēt? Skaitā! Pirmā nakts, otrā nakts, trešā nakts, ceturtā nakts, piektā nakts, sastā, septītā, astotā, devītā, desmitā, 12. nakts! Sākam! Jūrā plosījās negata vētra! Protams, ka kuģis, uz kura brauc jaukie brālis un māsa Viola. Un brālis Sebastians! Viņš man negribēja. Tika sadragāts pret Klintīnu. Viņi viņus izšķīra. Nu, māsa vairs nezina, vai brālis vēl dzīvs, vai jau klīst pa Elizejas laukiem. Viola ir nonākusi mūsu pilsētā, kur valda hercogs Orsīnio. Kas es vairs? Kas neprātīgi iemīlējies Olīvijā. Bet tā atraida visus preciniekus, jo grib sērot par mirušo brāli. Hercogs Orsīnio! Spēlē. Mas eu senhor, stand your door. Be inside, show me some love, show me some. Ja mūzika ir mīlas barība, tad spēlējiet, lai tiek man pilnām tās un ilgas mirš no baudu pārmēra. Ak, Olīvija. Redzot viņu pirmo reizi, no viņas elpas dzidrāks šita gaisa. Un kaisle, kā negāds suņu bars. Nu man ir prēns. Marija 2. Olīvijas istabenes. Un es? Sērs Tobijs. Jaukās Olīvijas krustāvs.
Tam patīk kvass. Kvass? Jā. Ko pie vēlna domā man krustmeita, ka tik ļoti bēdēs par savu brāļu nāvi? Esmu pārliecināts, ka rūpes ir ienaidnieces dzīvē. Labi. Es jums gribēju sacīt, ka jums sakaros ātrāk mājās jānāk. Jūsu krustmeitē ir daudz iebildumu par vēlējām gaitām. Lai viņi papriekš nogaida savu laiku. Jā, bet kārtīgs dzīvesveids. Jums daudz labāk piestāvētu. Labāk piestāvēt? Es nedomāju, ka man vajadzēja ķerties labāk tikai tagad. Šie svārki ir tik labi, kad dzegt viņos var. Zābaki, gluži tāpat. Lūk, kur nāk sers Andrejs Balģīns, jūsu zupošanās brālis. Kuru gribat savai krustmeitē par vīru? Neprāts. Hello, I love you, won't you tell me your name? Sveiks, ser Tobi. Sirds, draudzi, ser Andrej. Sveikas, daļās lapsīt. Ņem ciet. Par kur? Mīļlabās mamsals vēlēs jums iepazīties tuvāk. Mani sauc par Mariju. Marija. Man arī sauc par Mariju kungs. Marija. Mīļlabās Marijas ņem ciet. Mums ir tas gods, mani kungi. Ja jūs ļausiet viņam tā aizietas ar Andreju, es jums novēlīgs nekad zobenos maksas neizvilkt. Jā, ja jūs tā aiziet, tad lai es nekad neizvelku zobenu no maksas. Ko gan jūs gribat darīt? Jūs gribat mazāt mūs aiz deguna. Nē, kungs, mēs nevazām jūs aiz deguna. Bet jūs darīsiet šeit, mana roka. Domas kungs ir sausas. Lūdzu, novietojiet roku pagrabā. Un ļaujiet te padzerties. Kāpēc, Inģelīši, ko nozīmē šī puķu valoda? Jūsu roka ir sausa. Ak, tā vajadzētu glāzi vīna. Nē, viss. Rītis došos prom. Tava krustmeita mani negrib. Un pat ja viņa rādītos, varu derēt 10-1, ka viņa mani negrib. Reku, tepat hercogs tīko pēc viņas. Hercogu viņa negrib. Viņa negrib iziet pie vīri, kas ir pārāks par viņu dzimumā, kodā vai prātā. Es dzirdēju apzvērām viņu to. Paliec jautrāks. Šī lieta vēl nav zaudēta. Nu, labi. Es tomēr palikšu. Es taču esmu cilvēks ar vissīpatnējākā dvēseles iekārta šajā pasaulē. Klāt, draudziņ, cik tālu tu esi ticis dejas mākslā? Nu, man iznāk lieliski lēcieni. Bet kādēļ šiem nosaukumi tiek svārti? Parādi, ko spēj. Hopsā! Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love Nu esam Hercogorsīnī pilī. My eyes have seen you. My eyes have seen you. My eyes have seen you. Stand in your door. Meet inside. Show me some more. Show me some more. Show me some more. My eyes have. Nabaga hercogs ir bezcerīgi iemīlējies Olīvijā. Ko tu te trinšķini? Beidziet! Kas te? Viola pārņems par vīrieti un ierodas Hercogorsīnī pilī. Jau 3. dienu lai uzņemts, protams, ka neatpazīta. Nesaprotu, kāpēc viņa pārņāpsies par vīrieti? Tev visu uzreiz vajag zināt. Nesteidzies notikumiem priekš. Muticiet! Steidzies pie Olīvijas. Teiciet, ka kājas grīdā ieaugušās. Līdz viņa pieņēm. Bet mans kungs, ja viņas bādas ir tik dziļas, kā ļaudis pauž, tā mani nepieņēms. Labi, tu vari ālēties. Būt nepieklājīgs, ja?
Bet tā mans uzdevums ir jāizpilda. Un ja tā mani pieņem, tālāk kas? Tad tev jāpauž mana mīlas vara un uzticība brīnišķā. Es šaubos gan. Ak, tici, mīļo zēn, tava zvaigzne šai lietā būs labvēlīga tev. Nu, es jums, grāfa meita, tiešām vēlos iekarot. Nu, man priekš viņa vajag citu gūt, kad pati vēlētos tam sievu gūt. Nu man ir skaidrs, viņai tas patīk tas hercogs, bet... Bet, vienmēr jau tas bet. Tas hercogs ir pilnīgi traks pēc tās Olīvijas. Bet kāpēc viņa pārģērbusies par vīrieti? Neko nesaka. Kas tur ko nesaprast? Tā viņa var būt savu mīļotā tuvumā. Nu, skaidrs. Laika. Kurš esam jau pie Olīvijas mājām? Pie Olīvijas mājām! Kurš ļoti vēlas ar jums runāt? Droši vien no grāfa Orsīnio. Es nezinu, kāds skaists jauns cilvēks. Kas viņu aiztur? Jūsu krustāvs. Dabūjiet viņu prom. Viņš mūždien runā kā traks cilvēks. Ejiet arī jūs. Ja tas ir sūtnis no grāfa, tad sakiet, ka mans nav mājās, lai esmu slikti. Jaunais cilvēks apgalvo, ka viņam jārunājāt ar jums. Par jūsu neveselību es jau viņam teicu, bet viņš apgalvo par to jau esat dzirdējis. Un taisni tādēļ atnācis runāt ar jums. Viņš ir apbruņojies pret katru iebildumu. Sakiet vienkārši, ka es negribu ar viņu runāt. To es viņam jau teicu, bet viņš apgalvo, ka stāvēšot pie durvīm kā sarga būdu, kamēr jūs viņu nepieņemsiet. Kāda viņa uzvedība? Kāds viņš pēc izskatu? Cik vecs? Priekš vīra nepietiekoši vecs, priekš puiša nepietiekoši jauns. Ne īsti zivs, ne gaļa. Runā visdagunīgi. Vienmēr sakot, viņš izstās pēc memmes dēliņa. Nu, lai viņš ienāk. Marija, padod man plīvuru. Man padot. Man jautājot. Padodiet plīvuru vienalga, kura. Kuru no jums ir šīs mājas cienījamā kundze? Es runāšu viņas vārdā. Vismirdzošākā, vispārākā, visdaļākā skaisto. Lūdzu, sakiet man, kura no jums ir šīs mājas cienījamā kundze? Es viņu neesmu redzējis un nevēlos veltīgi uzstāties ar runu, kas nevien lieliski sacerēta. Bet arī aizņem tāds plūstumiem mācīties. Mīļās skaistulis, nesauciet man izsmiet viss mjūtīgs, pat pret katru aizvainojumu. No kurienes jūs nākat, mans kungs? Es nezināšu vairāk teikt kā to, ko esmu iemācījies. Un šajā lomā manā. Vai jūs aktieris? Nē, visgudrāk. Un es tomēr zvēru pie visām blēžu cilpām. Es neesmu tas, par ko es izliekos. Tātad jūs esat šai mājā cienījumā kundze. Ja neuzņemos uz sevis pārāk daudz, tad jā. Ja jums ir prāts, tad esiet tīs. Šodien man nemaz netīk piedalīties sarunās. Ko jūs gribat? Es nāku ar vēstību. Jādomā, ka jūsu vēstis būs pavisam briesmīgs. Ja jau tās jāiesāk ar tādām ceremonijām. Es nenāku karu pieteikt. Es turu rokās olīvas zaru un runāju tikai miera vārdus. Bet tiesākāt jūs diezgan vētraini. Ja neesmu bijis visai pieklājīgs, tad tikai tādēļ, ka esmu sūtīts tāpat. Atstājiet mūsu divatā. Atstājiet mūsu divatā! Atstājiet mūsu divatā!
Nē. Noceliet. Visu daļā jaunums. Vārdi ir jūsu mīļa. Un par tevi var daudz runāt. Kur te ierakstīt? Orsīnijā krūtīs. Orsīnijā krūtīs? Kurā nodaļā? Atbildot metodiski, pirmajā. To esmu lasījis ar nepatiesi. Vairāk jums nav ko teikt? Viņa jautājums, vai parādēt savu seju? Vai tad hercogs jums ir uzdevis vest sarunas ar manu seju? Jums ir sajukuši vārdi. Bet es tomēr atsekšu priekškaru un parādīšu pašu glasu. Vai nav labs mākslas darbs? Smalks. Tad jau viens pats kaut ko strādājis. Krāsas ir īstas. Tās ir vēja un lietu. Tu tiešām skaistums tīrs. No dabas maigā mākslas darbā jauts. Jūs būsiet nežēlīgākā virs zemes, ļausiet kapānīt šim daļumā un pasaulē nemiņas neatstāsiet. O, es nebūšu tik nežēlīga. Es laidīšu klajā visu savu jaukumu sarakstu. Un katru snieciņš, katru sīkumiņš tiks pievienots manam testamentam. Kā piemēram, 2 skrienas ātras lūkas, 2 zilas acis, tālāk kakls un zods un citas lietas. Jūs neesat atsūtīts tas novērt. Nu redzu, par labu nesat jūs, bet lai jūs skaisti bezgalīgi. Mans kungs un pavēlnieks jūs dziļi mīl, un šādu mīl nevar neapbalvot. Kā mīliņš man? Ar karstām asarām, ar klusām nopūtām un kaisas liesmām. Viņš zina, ka mīlēt viņu nevaru. Ja es jūs mīlētu, kā mīlēt mans kungs, es jūs lepnu atsacīšanos pavisam nesaprastu. Bet ko jūs darītu? Es pie jūsu sliekšņa uzbūvētu mītni. Dienām, naktīm piesaukt tur jūs par mīlu atraidīto dziesmas paustu. Jums miera nebūtu. Nu, māja beiet. Es jūsu kungu mīlēt nevaru. Nāciet vēl pasāstīt, ko sacīs viņš. Paldies par pūlēm. Te, jūs pieļauj. To varat paturēt, jo neesmu algots. Ne es, bet mans kungs gaida atpaks. Lai tam, ko mīlēsiet jūs reiz, kā akmens cietas sirds, lai tā nicina viņus, kā jūs nicinat mana kunga jūtas. Tavs izskats, valoda un vaipsti, drosme, ja kunga vietā būtu kalps, vai tiešām tik viegli var uzliesmot mūsu sirdis? Man liekas, ka šis jaunatīgais tēls pavisam nemanot iesaties manā sirdī. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Te notiek trakas lietas. Ja viens pareizi saprata, kas te tikko notika? Pareizi. Olīvija tikko iemīlējās Violā. Nu, ne jau Violā, bet puisi jauneklī, par kuru viņi izliekas. Mums nevajadzētu viņu pabrīdināt? Mums nav atļauts iejaukties, bet kas tad te? Lūk, kā Sebastians. Viņš ir izglābies no baisiem viņiem. Viņš ir dzīvs. Viņš ir tik līdzīgs ar māsai vai māsa viņam, kā viņi. Kur jūs dodaties? Ceļojums, kas stāv man priekšā, ir bezmērķīga iedoma. Es redzu, ka jums piemīt jauka īpašība, neizvilināt noslēpums. Tad jums jāzina, ka mani sauc Sebastians. Pirms stundas izglābos no viļņiem, bet man māsa bija jau noslīkusi. Ak, kungs, bet mums... Lai gan runāja, ka līdzinoties man, daudz viņu uzskatīja par skaistu. Viņas vēsli bija tik brīnišķīgi cēli. Bet, diemžēl, tagad viņa noslīka salītos viļņos un viņas tēls slīkst manās asarās. Es dodos uz grafa Orsīnio galmu. Mēs jūs savādīsim.
nebūt, tas nozīmē arī nomadabūt! Jā! Jā! Piķis te zēvelē! Nezinu, bet manuprāt, ilgi negulēt, tā ir nozīmē! Ilgi negulēt! Jā! Nepareizs secinājums! Nosēdēt pārī pusnaktī un tad iet gulēt! Tas ir agri, vai mūsu dzīve nesastāv no 4 elementiem! Jā, tā runā, bet manuprāt, dzīvē gan sastāv no ēšanās un dzeršanās! Jā, tu esi mācīts cilvēks! Vai tu to ēdam un dzeram? Mari vīnu! Kas te par katru koncertu? Ja grāfiens Jaunkunds nelicam un abu pārvaldniekam Malboliju patīt jūs no mājām, varēsiet saukt kā jums tīk. Grāfienes Jankunds ir Ķīnas drīdžene. Mēs esam pudeļu pūtēji. Un Malvolio ir no murkšķiem. Kungi, vai jūs esat traki vai prātā jukuši? Vai jums te kauna negoda bļaudami tik vēl naktī jums zobu rautu? Vai varbūt jūs gribat Jaunkundzes mājā progu ierīkot? Ne mēra, ne laika jums vairs nav. Laikam jābeidz dzert, ka man krīt. Mūsu dziedāšanā bija ievērots imērs, ir laiks. Taisties, ka tiek. Grāfiens uzdomām bija pateikt jums, ka jūsu uzvedību viņi vairs nevar paciest, lai arī jūs piemājot šeit kā viņas radinieks. Ja jūs varat izlabot savu neiedzīgo dzīves kārtību, viņi droši jūs gaida šeit. Ja ne, jūs varat tīties prom. Mari, vīnu. Ja jūs, Marijas, kaut cik vērtētu grāfienes labvēlību, tad jūs nepieļautu šādas nelādzības. Viņi to dabūs zināt. Es viņam visu pateikšu godavārds. Ej, izdoties pēc sirds pārtikas. Bet tas būtu tikpat labs, kā iedzert izsalkumā. Izaicināt viņu un neierasties pretī. Jā. Tā viņu apmuļķēt. Jā, dariet to. Es uzrakstīšu izaicinājumu un es atcerēšu dziesmu. Jā. Ar mesiem Malboliju mēs paši tiksim galā. Ja es nepataisu viņu par sakām vārdu un apsmieku ļaužu priekšā, ja es nepataisu viņu par apsmieku, jūs varēsiet domāt, ka es taisnu gultā nevaru nogulēt. Es zinu, ka es varu to izdarīt. Stāstiet druskuļiņas. Viņš ir īsts nelga, kas ļaujas aizpūsties no vēja. Ēzelis, kas samācījies augstas valodas un muld uz visām pusēm un pilnīgi pārliecināts, ka piebāsts ar tikumiem un labām īpašībām kā mais. Svēti tic, ka ik viens, kas paskatās uz to, iemīlas viņā. Kas jums padomā? Es protu rakstīt taisni tā kā jūsu krustmeita. Es nometīšu viņam ceļā miglainas mīlestības vēstules. Mans degans kaut ko nojauš. Viņš iedomāsies, ka tā vēstule nāk no manas krustmeitas, un viņš iemīlēsies viņā. Bet tas tik brīnišķīgs nodoms, vajag iedzert. Ar labu nakti, Amazon, bet pirms gulētiešanas karstvīds jāiedzer. Jā, karstvīdu. You need fooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, I'm gonna give you, I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Es to nevaru! Vēlreiz pildīšu jums vajag doties. Ko jūs te darat? Vēlreiz pie labās veselas, ka vajag doties. Bet, kungs, ja kā jūs nevar mīlēt? Es neklausos. Bet jums tas ir jādara. Ja jaunam, varbūt, ka tādi ir cieši jūsu dēļ, tas pašas sirdsāpes, ko jūs izcieši Olīvijas dēļ. Tā jūs atbild ir jāuzklausa. Nē, sieviete ne mūžam neizcietīs to bargo kaislas negaisu, kas plosās manas sirdī jau sen. Tas, ko sieviete var just, tu nelīdzini ar manējo. Man ir zināms pārāk, cik sievietes stiprs vai mīlēt. Man māsa bija, kas mīlēja tik stipri, kā es varbūt jūs, herceg, mīlētu. Teicu viņas dzīvi, mam.
Tā bija kā tukša lapa. Tās savus noslēpumus un mīlestību neizpauda. Kā pumpurā slēpts tārps no viņas pumpurvaigiem barojās. Vai tavu māsu mira no mīlas? Es vienīgais, kas no brāļiem un no māsām, kas dzīvo vēl. Vai man nav laiks doties pie Olīvijas? Jā, steidzies. Un nenes atpakaļ sliktas ziņas. Nu te jau mūsu vēlnēni. Nu nākrīts, kas jauns. Noslēpsimies, Malvolio nāk šurp. Es zinu, ka šī vēstule padarīs viņu par filozofisku ēzeli. Laime, Marija man reiz teica, ka Olivija nemaz nesot vienaldzīga pret mani. Es pats esmu dzirdējis viņu skaidri izsakāmies, ka viņa varētu mīlēt tikai tādu vīrieti, kura miesas būve ir kā manējā. Tā ir gribas piekāpt šo draņķi. Tur par grāfu! Malvolio! Neģēvis! Lodi viņam ribās! Līdzīgi gadījumi ir bijuši. Galma virsmeistriene apprecējās ar Kambaru Sulaini. Pagājuši 3 mēneši pēc mūsu kāzām. Un es sēžu smelkā atzveltnī. Dodai viņam ar akmeņu papīru. Sapulcinu savus ļaudis sev apkārt. Sēžu puķainos samtas vārkos un Olīvija vēl palikas gulēdama gultā. Un tad man uz nāk kunga niķi saucu pēc Seratobija. Un viņš nāk un klanās manā priekšā. Vai tiešām mēs atstājam to dzīvu? Jums ir jāatsakās no dzeršanas. Kas tad tas? Tas taču ir jaunkundzes rokraksts. Mans nezināmais draugs. Tā. Kā mīlu es, to dievi jaušu, bet ļaudīm nav par to ne osmas. Viņa kādu mīlu, to manas lūpas neizpauž, to vārdā nosaukt nav man drosmes. Es varu pavēlēt tam, ko es mīlu. Nu skaidrs, viņi var pavēlēt man. Ja šī vēstule nāk tavās rokās, pārdomā labi. Mana zvaigznes spīd augstu pār tevi, bet neiztrūcinies no viņas spožuma. Daži piedzimst spožumā, daži to iekaro, bet citi to saņem dāvātu. Es to saņēmu dāvātu. Es lasīšu politikas grāmatas, es ķerpšos pēc tavas gaumas. Es kļūšu par savādnieku un smaidīšu dīvaini smaidu, es darīšu visu, ko tu gribēsi. Paldies Dievam, jā! Nu, tos skuķies būtu ņēmis par savu sievu. Jā, es būtu ar mieru tad arī. Un es negribētu nekā citu jokā, kā vēl vienu šitādu joku. Nu, te mūsu gudriniec. Vai negribu savu kāju uz manas muguras uzlikt? Vai varbūt uz manas? Ja gribat redzēt mūsu joka augļus, nepalaidiet garām viņa pirmo parādīšanos pie žēlīgās grāfienes. Viņš ieradīsies zeltainās drēbēs un zeltaino krāsu viņa neieredz. Ja gribat to redzēt, nāciet līdz. Līdz pašiem vēles vārtiem. Es arī līdz pašiem vēles vārtiem. Grāfien! Apkurošā visbrīnišķā grāfien, lai debesis sūta par zvaigžņu lietu. Jaunais cilvēks ir smalas galvnieks, zvaigžņu lietus, labi sacīts. Mans uzdevums, grāfien, ir mēms visiem, izņemot jūsu laipnās un dzirdīgās ausīs. Smaržas laipnās dzirdīgās, ņemšu vērā visus šos 3 vārdus. Sniedz man roku. Ar Dievu, senjora! Ja jums ir tas prieks, Orsīnio baigi jums neaizsniegs. Jau atgriezies! Es vairs sevi nepazīstu. Tu liec man mīlēt to, ko dīstu. Nē, lūdzu vārds, es te vairs nevaru palikt. Kā? Es tikko redzēju tavu krustmeitu izturamies pret grāfa Kaufmanu laipnāk nekā jebkad pret mani. Bet, draudzi, vai viņi tevi redzēja? Pastāst to man. Jā, viņi redzēja tikpat skaidri, kā es redzu tevi. Bet tas taisni pierāda, ka viņa mīl jūs. Ko? Jūs
mani par kaut kādu ēzeli gribat pataisīt? Es jums to pierādīšu, es pamatīgākajā veidā. Viņa pret jauno cilvēku jūsu acis priekšā laipni tikai tādēļ. Lai pamanot jūs aiznāvu šo dušu. Lai piepildītu jūs sirdi ar sēru un liesmām. Jā. Lai notiek, uzbūvēsim tā laimi uz drošsirdības pamatiem. Tātad, klausies, izaicina grāfa sūtni uz divkāviju. Jā. Ievaino viņu 11 vietās. 11. Mana krustmeita to uzzinās un var būt pārliecināts, ka neviens sieviešu savadīs tev neieteiks labākā drošsirdības slava. Jā, bet kāds no jums būs gatavs nonest manu izaicinājumu? Ej un raksti. Apvainojuši un īsi. Bet šis cilvēks jums ir dārgs sevi. Viņš ir bijis dārgs, var sacīt. Es viņu maksāju 1,000. To vēstuli jūs taču nenodosiet. Saprotams, ka ne, bet kūdīt abus jaunos cilvēkus vajag. Es sūtīju pēc viņa, nu tas atnāk. Par ko viņu cienāju? Ko lai daru? Kur ir Malvolio? Nākamais jaukums, bet izskatās tā, it kā būtu jūsis. Kas noticis un štrako? Nē, īņi nemaz. Bet derētu jums kādu pie sevis paturēt. Klājās Malvolio? Daļā grāvien. Nu? Kas noticis? Nu? Kas noticis vēstules saņēma? Ka tu smaidi? Jā. Es sateicināju tev bēdīgā lietā. Bēdīgā lietā, ja es patīku vienai, tad es patīku visām. Prāts man nav melns, lai arī kājas man tagad ir dzeltenas. Vēstule ir manās rokās, un visas pavēles tiks izpildītas. Es domāju, mēs ļoti labi atminamies šo jauko romisko rokrakstu. Bet tev nevajadzētu turpties gutā. Gutā? Labi! Kopā ar tevi sirsnīgi? Dievs ar tevi! Kā jūs varat ierasties pie žēlīgās grāfienes ar šo smieklīgo bezskaunību? Jūs domājat, Makstīgala žagatām atbildi? Nu viņš ir pilnīgi traks. Man arī parūpējies par viņu. Nevienam citam kā pašam seram Tobijam ir jāparūpējās par mani. Viņam ir jāparūpējās par mani. Tas saskan vārds vārdā ar vēstuli. Un grāfiena man to sūtīja ar nodomu. Lai es ar viņu apietos vēl stingrāk. Dievs žēlības vārdā, kur viņš ir? Ejiet! Es atlaižu jūs! Ļaujiet man baudīt vientulību! Paskatieties, jaunais gars jau sāk runāt viņai. Jā. Draugs! Atcerieties, ka jācīnās ar valnu. Tas ir visļaunākais ienaidnieks no vissanākajiem laikiem. Vai jūs vispār saprotat, ar ko jūs šobrīd runājat? Paskatieties, cik ļoti viņš pie sirds ņem. Kad jūs par sātanu runājat. Jā. Vajag parādīt cilniecei ūdeni, ko viņš nolaiž. Tik tiešām, kā es dzīvoju, rīt no rīta tas jāizdara. Ejiet, jūs kārties! Jūs visi esat geķi un gnīdas! Ejam, sasiesim viņu un iebāzīsim tumšā istabā. Serviet izaicinājumu. Es uzrakstīju vēstuli. Pāvils? Paņem viņu. Klausieties. Jā, nu. Jaunais cilvēks. Tu vari būt, kas būdams. Tu esi tomēr tikai suns. Jā, tu apmeklē grāfienu Olīviju, un viņa ir laipna ar tevi manu acu priekšā, bet tu melo kā zirgs. Tas nemaz nav tas iemesls, kādēļ es tevi izaicinu. Apbrīnojami īsti un nesakarīgi. Bet tikko tu viņu ieraugi, velc zobenārā un lieto ar to spēcīgs lamvārds. Un, ja vēl lieto to lamvārds stingrā basa balsī, tas vispār būs ļoti labi. Jā, nu, lamāties es māku. Ej, draudziņ, domā!
Labdien, jauno cilvēku. Labdien. Vai jums būtu kādi ieroči būdam? Ņemiet tos rokā. Pie kādas sugas pieder apvainojums, es nezinu. Bet jūsu ienaidnieks ir straušs, veikls un nāvīgs. Jūs maldāties, nevienam nav strīdā ar mani. Nē. Es domāju, ka jūs pārliecināsieties par pretējo. Tā kā, ja jums ir dzīves svarīga, tad turiet ausis un acis vaļā. Bet kas te viņš ir? Es netik laimes un lūdzu apjautājieties, kā es bruņinieku esmu aizvainojis. Tas droši vien noticējis netīša nodoma, bez iepriekšēja nodoma, jā? Jā, es to varu izdarīt, bet uzgaidiet tur. Tur, jā. Suns, kas melo kā zirgs. Jā, draudziņi, ir ļoti labi. Bet tāda kauša es vēl neesmu redzējis. Tas ir tāds vēl zēlis. Runā, ka viņš esot bijis pirmais rapieksitējs Indijas lielmogulā. Tu normāls esi? Es negribu ar viņu kauties. Nu, izdari kaut ko. Nevaru. Es varu viņam atdot savu sarkanā kamāro, bet tikai, lai viņš neiznāk. Jā, cīņā, es negribu. Pagaidi. Labiņa nav. Viņš grib ar jums kauties, jo tā nozvērēs. Bet kas attiecas jūsu strīdu, tad var to aizmirst. Bet tad velciet tikai zobenārā. Viņš jums nenodarīs neko ļaunu. Dievs, sābi man klāt. Vēl mazliet un es atzīšos, ka es neesmu vīrietis. Izsveicam tiesāk kādīties tiesas kalpi. Divo, mēs zirgstiem tik līdzīgi krāšķi. Pūkstas speķēlis! Beidzot! Tu esi manā rokā! Te tev būs! Jā, tad saņem! Mierā! Pagaidi! Mierā, draudziņi! Nu, tik būs jāsaka. Laid vaļā! Es pats tikšu ar viņu galā! Es viņu tiesā iesūdzēšu! Lūks nost! Jau drušīgs baigi esat, apmierinieties! Tevis gribu vaļā tikt, jau atkāpies! Arī gribu dabūt! Ko? Tāda man būs nevis! Vairs un časiņu! Ja cīņu to darbi mierā turpin! Bet kundze! No manām acīm prom! Mans mīļais, neļaunojies. Šoreiz uzklausi prātiņas dusmas. Kur ir šis gais saimnieks? Esmu neprātē, bet dziļajā miegā. Nāc līdz tev. Ļauns nekas tev nenotiks. Vai es neesmu galvas mācītājs? Es mācītājs palīgs. Lai tas kungs jūs svētī, mācītāji kungs. Lai miers valda šai cietumā. Kas mani sauc? Dieva kāps māt! Kurš atnāca aplūkot vēl un apsēst to Malvoliju? Mācītāji kungs, noiet pēc žēlīgās milēdies. Atkāpies negantais ļaunais gars, ko vajāt uz šo vīru un runā tik par lēdiju. Es neesmu traks, viņi ieslodzījuši mani šajā šausmīgajā tumsā. Nav citas tumsas kā vien nezināšanu, kurā tu esi iegrimis. Es taču saku, šī istaba ir tumša. Ar Dievu! Es aizlūkšu par tevi. Mācītāji kungs, mācītāji! Lūk, gaismas plūst un saules staro gaisos. Kaut liekas man, kaut kāda kļūda notika. Dāvums tik brīnišķīgs, ka savam acīm var neticēt. Ka kur tas slēpjas viltus? Ak, piedodiet man lielo steigšanos. Ja labi vēlat man, tad nāc, ciet līdz te baznīcā. Zem svētā vēl vai mūža uzticīgs man palikt. Lai mana neticīgā, vājā sirds reiz mieru rot. Es gribu ar jums iet uz baznīcu un došu zvērstu ar sirdi tīru. Nu, abi tie uz baznīcu dodas, kur svētā un laulības saitēm tie tiks savienoti. Pats hercogs dodas šurp. Vairs pat saviem mīlsūtņiem neuzticas. Ar grāfiem! Nu, vēlas hercogs. Esmu gatava jūs kalpot visās lietās. Vienu izņemot.
Olivija, visu daļā. Ja veco dziesmu gribat sākt, jāteic tā manām ausīm pavisam rietas. Vai tiešām nāve jāsauc palīgā? Ar Dievu man var saukt nežēlniec. Bet tas lūteklis, ko jūs tā mīlat un ko es jums zvēru, mīlu arī es. Es jūs lepniem skatiem neatstāšu. Dodamies. Tas arī uz kurieni? Tam līdz, kam pieder man brīnī, kas man apsigais un dzīvību, ko es mīlu ar uzticību svēku. Kas jādzert man? Es ļauni pievilta. Jau paliec laulāts draugs? Es? Ko dzirdu es? Pār. Stāv šeit. Vai nolikt to tev pietiks pārdrošības? Nu runā, jā? Šajos vārdos nav patiesības. Tevis vārdā! Sauciet šurp ārstu! Man galvā iesita cauri, man ceru, tu biji arī nokrāso ar asinīm. Kas noticis? Tas bija viņš. Viņš man iesita galvā un ceru, tu biji arī nokrāsoja ar asinīm. Kurš tad ir vainīgs? Tas grāfa galvenieks. Mēs domājam, ka viņš ir īsts zāģpastāvā, bet tev ir izkurjojās sātāts cilvēku miesās. Mans pašs? Zibets ir zobis, re, kur viņš ir. Ko tu domāji, ka tu man galvā iesiti? Ko gribat jūs? Jūs bez lieki vilkāt zobari, bet es ar laipniem vārdiem atbildēju. Tad jādomā, ka caurums galvā ir tīri nieki. Vai kāds tā redzēs naktī? Nāc, es tev palīdzēšu, tā bija. Šis man palīdzēs, Ēzelis Zagpastāvā. Cik žēl, ka jūs radu ievainoju. Redz, ka esat dusmīgi, bet piedodiet man. Vienas drēbes, vieni mati, viena balss, taču divi? Kas tā prēnu spēle? Kā tu esi divos sadalījies? Bet tas neesmu es. Man brāļi nav. Mās kādreiz bija, bet noslīka Viļņos. Tas neesmu radinieki. Te mūsu ceļā stāv tikai tas, kas esam svešos tērpos ietērpušies. Es, Olivija, es māsa tava. Mēs labi. Labi. Arī man šeit dēkā daļa laimes. Tu 1000kārt esi sacījusi par sievieti, kas mīlot mani kaislā. Šos vārdus var apsvērēt vēlreiz. Sniedz man savu roku un rāda savu īsto vaigu. Hercog, ja pēc visa pārciestā, tu spēsi man iemīlēt kā savu māsu, lai vienā dienā divas kāzas svinam. Man jūsu priekšlikums ir patīkams. Atbrīvos! Es neesmu traks. Jūsu vēstule. Kas par vēstuli? Mans labais draugs. Baidos, šī vēstule nav mana. Rokraksts tik tiešām līdzīgs man. Bet baidos par upuri tu ļaunam jokamies. Ko? Ļaunam jokamies? Beigsim! Gan jau šis joks ir bijis pelnīts. Man vairs nav spēks spēlēt Šekspīru. Laiks ļauties mūzikas burvībai. Jo tā pārvar visas šķēršļus. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No way out below us. Above them all the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there was no countries. It's hard to do. Know that you on that phone.
izrāde, un mēs esam līdz beigām nonākuši. Aktierus gaida kliņģeris, bet jums par piemiņu no šīs dienas programmiņu. Un tātad ar aplausiem Viola Elza Jurevičā, grāfiene Olīvija Kerija Beķerē, Marijas Olīvijas istabenes apburošās Adriana un Nikolai. Sebastians, Violas brālis, Kevins Beķers. Sērs Andrejs, Žāns Krutovs. Malvolio, Olīvijas mājas pārvaldnieks. Sērs Tobijs. Orsinio Hercogs. Santīs! Un mūsu apburošās stāstnieces, kuras pie visi ir vainīgas, jo nes kāpēc izdomāja protesta akciju pārvērst izrādē, tātad Lotē, Rotā un Elīna! Režisori Dats un Traško. Paldies Daņai Gaismai un kārtējo reizi Jānim Kravalim ar komandu, kuri šito visu iefilmē, lai mēs varam aizsūtīt tālāk uz skati bez parūkas, bet bija labi, zinām. Tādī laikā, starp citu, arī 70. gados parūkas ļoti bija modē, ja kas, un šādas parūkas arī nēsāja daži labi. Nu tad vēlreiz aplausi, un tagad tās fotoseksija